Čau! Video, kā salikt Facebook kampaņu. Šī būs vienkārši Facebook kampaņas salikšana, kuru jūs gribat salikt vai nu kā atsevišķu kampaņu, un tas ir kaut kāda pirmā lieta, ko jūs darīsiet. Vai iespējams jūs esat salikuši Google Ads kampaņu, kā es izdarīju iepriekšējā video, un viņai vēl nenāk trafiks, tāpēc, ka mēs vēl lēnām ceļam tikai klikšķu cenas uz augšu, lai skatītos, cik tad ir tā robeža, cik mēs gribam samaksāt. Kamēr tas notiek, negribās šo traucēt, bet gribās kaut kāds trafiks vai actions sāk notikt, un lai sāk nākt kaut kāda apmeklētāja un pamazām vācās dati. Tas, ko jūs redzat priekšā, ir pilnīgi tukšs Facebook reklāmas konts, kurā šobrīd ir kaut kādas kolonas saliktas, standarta performance un kliks. Tas pagaidām var palikt, neaiztiksim, bet es esmu Google Tag Managerī pielicis divus konversiju eventus. Viens ir klikšķis uz atskaites failu landing lapā, un otrs ir kontaktformas aizpildīšana. Un es gribēšu šeit, tad, kad tas sāks notikt, redzēt arī kontaktformu aizpildīšanas, tāpēc es uzreiz pielikšu šeit, ka man interesē contact events. Tā, engagement, traffic, calling, standard events, kontakts, man interesē totālais viņu skaits. Un man interesēs kontaktu cena, cik tā darbība ir notikusi. Value viņam nebūs, tāpēc, ka šim eventam nav. Man interesēs noteikti arī landing page view. Cena par landing page view, man neinteresēs CPC, CTR un klikšķi, kas ir visi. Tie nav linku klikšķi, bet tie ir klikšķi uz reklāmas, tie ir klikšķi uz laikiem, tie ir jebkādi citi klikšķi, kas nav neiet cauri shop kliku. Mums arī nebūs engagement rate ranking, es ņem ārā, conversion rate ranking, es ņem ārā, quality ranking, es ņem ārā. Tie ir Facebook metriki, kas interesē viņiem pašiem, nevis man. Beigu datumu es zināšu pats, tas man neinteresē. Schedule nebūs, reklāmas visu laiku. Viņam arī nebūs beigu termiņš, tāpēc man nevajag šo logu. Amount spent man interesēs, budžet es gribēšu redzēt, bet es viņu likšu 1 eiro dienā. Cost per result, labi, lai pagaidām paliek, attribution setting, tie tādi rādītāji, kas var palikt. Es arī gribēšu šo uzreiz saglabāt, es viņam iedošu nosaukumu šim kolonu setam, lai viņš man paliek arī pēc tam es viņu varēšu uzlikt, kad kaut kas notiks. Tas, ko mēs tagad redzam, ir, ka šeit galā ir kontakti un cena par kontaktu, kas rādīsies tad, kad tas būs salds kampaņu, kāda no šīm konversijām cerams būs notikusi. Pirms tas tiek sāk darīts, jūs redzējāt, ka tur ir, kad es izvēlējos kolonu nosaukumus, ir tāda lieta, kad es varu redzēt landing page views un cost per landing page views. Tas, kā Facebook dabūna savās kolonnās un savās datubāzēs šos datus, ir no Facebook pikseļa, kuram vajadzētu būt ieliktam mājaslapā un pārbaudītam, ka viņš strādā jau pirms tiek palaista kampaņa. Jo tos datus, kas netiek savākti šodien, jūs nevarēsiet savākt rītā, un statistiku un analītiku par viņiem attiecīgi neredzēsim. Es gan šeit ļoti gudri izrunājos, jo es šo pikseli ieliku tikai pagājušo nedēļu, jo, protams, laicīgi nepadomāju, ka tad, ja es ielikšu, piemēram, algu pētījumu un kaut kādas citas lietas blogā, man jau būs kaut kāds trafiks un analītika, ar ko strādāt, kurpnieks bez kurpēm un māca citus un pats neizdara. Šobrīd gan tas ir izdarīts, ja es aizēju uz Events Manageru šeit, Ads Manager sadaļā. Es redzu, ka Māris Antons LV piksels ir ielikts, ir kaut kādi 10 eventi, es apskatīšos event activity. Kaut kas tur ir bijis no cilvēkiem, kas ir piekrituši marketinga pikseļiem, ir bijuši 9 page view. Tas, kas nav bijis kontaktu events un nav bijis formas report klika events, kuram es esmu iedevis nosaukumu add to cart, lai iet arī uz pikseli. Šeit viņi ir redzami, šeit kā ir ielikts pikselis mājaslapā. Viņiem visiem ir arī pielikts, ka viņi izpildās tikai tad, kad
kad lietotājs ir piekritis mārketinga datu, dalīties ar mārketinga datiem, kad viņš ir mājaslapā. Tātad man ir pikselis, kurā zem audiences es esmu izveidojis auditoriju, kura ir vizitors 180 dienas. Attiecīgi visi, kurus pikselis ir piefiksējis pēdējās 180 dienās, ka viņi ir bijuši mājaslapā, viņi iekļūst šajā auditorijā. Un es esmu uztaisījis vēl vienu auditoriju, kas saucās Lookalike LV 1% vizitors 180 dienas, tas nozīmē, ka tie ir lietotāji, kas ir reģistrējušies Metā, Instagramā, Facebookā, iespējams kādu dienu vēl kaut kur, kas ir vislīdzīgākie Latvijā tiem lietotājiem, kas ir šajā pirmajā auditorijā, tātad mājaslapas apmeklētājiem. Un tas ir arī tas, ko dara ar uzņēmumiem. No sākuma mēs sākam ar to, ka mēs paņemam to pirmo auditoriju, kas mums vispār ir iespējams, ka tie ir apmeklētāji. Un pēc tam mēs lēnām mēģinam atrast un izveidot arvien precīzākas auditorijas. Un gala mērķis ir dabūt auditoriju šeit Facebookā, kas ir pēdējo 180 dienu pircēju, vai pēdējo, ja pirkumu ir ļoti daudz, pēdējo 30 dienu iespējams, vai pēdējo 15 dienu, garāku periodu ņem, lai tā auditorija būtu lielāka. No lielāka cilvēku skaita Facebookam arī būs vieglāk atrast precīzākus tos līdzīgos lietotājus. Kāpēc to dara? Jo tā ir ļoti laba auditorija. Ja jūs paņemat 1000 cilvēkus, kas ir iepirkušies jūsu internetu veikalā un ļaujat Facebookam atrast tos vislīdzīgākos cilvēkus tam pirmajam 1000, tas nozīmē, ka Facebooks jūsu vietā atradīs tos cilvēkus, kuriem ir vislielākais potenciāls arī izdarīt pie jums pirkumu. Dažreiz tas strādā labāk, dažreiz tas strādā sliktāk, bet to ir noteikti vērts pamēģināt, un jo ātrāk, jo labāk. Varbūt, ka tas nestrādās un kaut kāds demogrāfisks targetings pēc vecuma, dzimuma un kaut kā cita būs labāks. Un ir produkti, kuriem demogrāfiskais targetings jau ir ļoti labs. Piemēram, ja jūs esat augstskola un jums interesē bakalaura studentu sasniegšana, tad uzliekot vienkārši 18, 19 gadu vecumu un izņemt ārā visus pārējos, jūs jau par 50 vai 25%, atkarīgs kā rēķina, trāpat pa savu mērķi auditoriju, kas ir ļoti labs rezultāts. Tātad šeit ir šīs te auditorijas. Taisot kampaņu, es uzreiz tēmēšu šos te lookalaikus no vizitoriem, no lapas apmeklētājiem. Tas, ko jūs redzējāt, tur tie eventi ir ļoti, ļoti maz. Viņi ir 10. Iespējams, ka Facebookam to auditoriju vēl, tā kā es viņu uztaisīju tikko, viņš viņu šobrīd ģenerē, varbūt, ka viņam nesanāks viņu nemaz uzģenerēt. Tad tādās situācijās, ja nav steigas, tad tā var palikt tajā brīdī, kad būs savākušies pietiekoši daudz apmeklētāju, un Facebooks varēs salikt tos lookalaikus, tā kampaņa pati aizies, jo parādīsies tā auditorija, bet, ja gribās ātrāk, tad uztaisa parasti vēl kaut kādus adsetus, kas ir notēmēti pēc demogrāfiskiem rādītājiem, piemēram. Bet es šoreiz likšu ar šo te lookalike auditoriju, pastāstīšu gan arī par citām opcijām un iziesim cauri šim te procesam. Tātad koncerts tukšs, viņā nekas nav. Es spiežu uz šīs lielās zaļās pogas create, un tas, kas man interesē, ir traffic, jo es vēlos atvest uz mājaslapas apmeklētāju, kur te arī rakstīts, kur ir labs priekš linku klikšķiem, landing page viewiem, kas ir piezemēšanās lapas apmeklējums, Instagram profilu apmeklējumi, Messenger, Instagram, WhatsApp ziņas un zvani. Mums būs landing page views. Facebooks uzreiz piedāvā campaign setup. Es neņemšu recommended, jo tur Facebooks saliks ļoti daudz automatizācijas iekšā un vēl visu kaut ko es ikdienā neesmu novērojis, ka tas uzlabotu rezultātus bieži vien notiek otrādāk, vai arī, ja tas rezultāts nav sliktāks gluži kaut kādos absolūtos lielumos, viņš vienkārši tiek sasniegts par nesamērīgi lielāku budžetu nekā manuāli saliktas kampaņas. Es ņemšu manuāli saliekamu trafika kampaņu. Pirmais solis ir kampaņa. Tas, ko jūs uzreiz redzat kreisajā pusē, ir New Traffic Campaign, New Traffic Ad Set un New Traffic Ad. Tie pagaidām ir placeholder nosaukumi, kurus es nomainīšu, bet tas parāda arī to, kāda ir struktūra kampaņai vai reklāmas palaišanai.
Facebook platformā. Tātad pirmais līmenis ir kampaņa, otrais līmenis ir adsets vai reklāmas grupa, ja mēs gribētu to saukt tā latviski, un trešais ir reklāma. Reklāma pati par sevi ir vienkāršākā vienība. Reklāmai tātad ir teksts, viņai ir attēls vai video, un reklāmas līmenī mēs nokontrolējam to un izveidojam to, kāds izskatīsies tas radošais materiāls, kur ieraudzīs mūsu mērķa auditoriju, uz kuru mēs būsim notēmējuši šo visu pārējo pasākumu. Un tad uz to kampaņas līmeni un adset līmeni ir jāskatās kā uz folderi, kurā mēs liekam iekšā kaut kādas lietas. Kampaņas līmenī mēs, tātad es uzreiz arī darīšu 2026, es parasti lieku klāt uzreiz gadu un mēnesi sākumā, un tad es iedodu viņai arī kaut kādu nosaukumu. Kāpēc ļoti daudzas kampaņas strādā ļoti ilgu laiku, ja neiet runa par kaut kādām periodiskajām kampaņām, tad šīs laika vienības ļoti palīdz saprast un orientēties, kad kas ir salaists, kad salikts, palaists un izdarīts. Tā. Kampaņas detaļas, tātad kā mēs pērkam. Parastais standarts ir izsoles princips, kur mēs veltam kaut kādu naudu, Facebook optimizē. Reservation ir kaut kas, ko mēs baigi neizmantojam. Ja jums ir ļoti skaidri zināms, ko un kā jūs gribat nopirkt, kā tradicionālus mēdījos, kur jūs pie mēdīja aizējat un pērkat 50,000 impresijas vai kaut kā tam līdzīgi, to ir iespējams darīt. Standarts ir ņemt šo auction principu. Šeit ir campaign objective, ko mēs jau izvēlējāmies, tas ir traffic. Var arī uzlikt spending limitu, kas ir, ja jums ir ļoti svarīgi nokontrolēt šajā līmenī, cik jūs gribat iztērēt šai kampaņai kopā, tad jūs viņu varat šeit ielikt ad campaign spending limitu, un tad šeit mēs arī viņu liekam. Parasti arī to nedara. Adseta līmenī notiek budžeta kontrole, kur mēs šeit arī izvēlamies. Šī ir jauna feature, kad var, relatīvi, kur var uzlikt kampaņai budžetu, kur Facebook viņu tālāk pa adsetiem izmētās pats. Tas dod Facebookam vairāk iespējas izrīkoties ar tiem budžetiem, kas arī šajā gadījumā nav vajadzīgs un pats ikdienā neizmantoju, es izmantoju adset budžetus. Otrs tālāk ir share some of your budget with other adsets, kas ļaus Facebookam pašam pārbīdīt budžetus no vienas vienības uz otru, ko es arī neiesaku izmantot. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti iespējams, ka, kas ir arī standarts, piemēram, ka mums ir Ziemassvētku vai marta piedāvājums uz desu. Un mēs uztaisīsim kampaņu, kurā būs divi adseti. Viens adsets būs notēmēts uz plašāku auditoriju, un otrs adsets būs retargetinga adsets. Un par plašāku auditoriju plus mīnus skaidrs, tur būs 10,000 cilvēku šajā auditorijā, mēs ar viņu sasniegsim jaunus cilvēkus. Bet mēs gribam tātad, kāpēc mēs taisam to retargetingu, jo mēs gribam arī tos, kas pie mums jau tāpatās nāk, mēs gribam viņus sasniegt un parādīt viņam šo piedāvājumu, jo tur ir liels pirkšanas potenciāls. Facebooks man izlogoja, es logošos atpakaļ iekšā un paralēli jums mēģināšu tā, es aizlikšu šo otrā logā, stāstīt, kas notiksies. Tātad, kad šo adsetu uz retargetingu liek, viņam parasti būs tā, ka viņam būs ļoti salīdzinoši, īpaši mazu vidēju uzņēmumu gadījumā, viņam būs salīdzinoši maza tā auditorija. Tas, ko es jums rādīju pirms brīža, tajā audienšu sadaļā, kur ir vizitors, piemēram, 180 dienas. Ja jums ir apmeklētāji mēnesī, piemēram, 1000, tas nozīmē, ka 180 dienās, kas ir 6 mēneši, šī auditorija būs 6000 cilvēku liela. Un uz 6000 cilvēku jūs negribat tērēt vairāk par 30 eiro mēnesī, kas ir jūsu par 30 eiro mēnesī, kas ir minimālais budžets. Jo, lai sasniegtu 1000 cilvēku, parasti vidē ir vajadzīgi kaut kādi 2 eiro, kas nozīmē, ka par 30 eiro jūs varētu sasniegt 15,000 cilvēkus, katrus pa vienai reizei. Tagad sanāks, ka jūs uz šo 6000 cilvēku auditoriju
tērēt šos 30 eiro, kur tā frekvence jau tā būs augsta. Un šajā gadījumā, un retargetinga auditorija arī vienmēr būs tas konversijas rādītājs labāks, jo tie jau ir jūsu esošie klienti, kas droši vien tāpatās būtu iespējams nākuši iepirkties. Un Facebook redzēs, ka tur ir augsts, labs konversijas rādītājs, un paņems un no tās plašās auditorijas pārliks tur 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 eiro uz jūsu retargetinga auditoriju, jo tur ir labāks rezultāts. Bet absolūtais pirkumu skaits jau no tās retargetinga auditorijas baigi nepieaugs, un tas noteikti nebūs proporcionāli tam, par cik tiks palielināts šis budžets. Tāpēc retargetinga budžetu jūs jau parasti, viņš jau tāpatās būs droši vien ar rezervi lielāks nekā viņam vajadzētu būt, bet viņam nevajadzētu būt vēl lielākam. Un tāpēc es to kontroli par tiem budžetiem negribētu atstāt Facebookam. Tāpēc šo ķeksi es ņemu ārā. Nu, šajā gadījumā, šajā kampaņā būs tikai viens adsets, jo retargetinga auditorija ar 10 apmeklētājiem nav nopietni. Varbūt ar laiku, tad, kad nebūs ko darīt, bet jā, es rekomendēju salikt budžetus, kontrolēt pašiem, skatīties no nedēļas uz nedēļu vai no dienas uz dienu, atkarīgs cik lieli budžeti. Ja viņi ir 1 eiro dienā, tur noteikti nav katru dienu jāiet skatīties, kas tur notiekās. Un tā uz priekšu. AB testi. To mēs arī šeit neizdarīsim. Facebook piedāvā savu iebāvēto funkcionalitāti, kur var salīdzināt, teiksim, 2 līdzīgus adsetus, kuram kaut kāda settinga ir nomainīta un skatīties, kā kuram labāk iet. Kādreiz mēs to darījām vienkārši manuāli, tagad to var darīt šādi, kur Facebook nodrošina to, ka tad tās auditorijas nepārklājas. Var dažādi. Vēl pēdējais, kas ir kampaņas līmenī, ir īpašās reklāmas kategorijas. Finanšu produkti un servisi. Vakanču sludinājumu employment, kas attiecās uz darba lietām, housing, kas ir dzīvokļi, mājas un viņu īres un pārdošanas, un pēdējais ir social issues, elections or politics. Uz šīm grupām attiecas īpaši noteikumi. Uz social issues, elections un politics tur ir jāiziet verifikācija. Uz housingu ir bišķītiņi, nav jāiet gluži verifikācija, bet ir jāapstiprina, ka jūs apņematies ievērot antidiskriminācijas noteikumus, un visām šīm reklāmas grupām tiek samazināts targetinga opcijas, kur tur nevar tēmēt gluži konkrētus vecumus, nevar izmantot lookalaikus, un ir dažādi citi ierobežojumi, kas neļauj izmantot visu to Facebook funkcionalitāti pēc pilnas programmas, bet tas nav paši Facebook izvēle, tas ir Eiropas un Amerikas un vēl iespējams kaut kādu citu valstu noteikumu, kurus viņi vienkārši ir integrējuši platformā. Šajā gadījumā, tā kā es nepiedāvāju multilīmeņu mārketingu un pārdošanu vai vakances vai dzīves vietas, vai arī neuzskatu, ka digitālais mārketings ir social issue, es neizvēlos nevienu no šīm kategorijām. Apčakarēt Facebook šo kategoriju ietvaros ir diezgan sarežģīti. Facebook ļoti ātri noķer ar kaut kādiem saviem AI to, par ko tā reklāma ir. Un ja tur būs politiskā reklāma vai vakances sludinājums vai vēl kaut kas, Facebook diezgan ātri aizslēgs to kampaņu ciet, tāpēc var mēģināt spēlēties, bet tas visdrīzāk nozīmēs par jaunu taisīt visu laiku reklāmas, līdz vienā brīdī Facebook nobanos reklāmas kontu, iespējams arī jūsu kontam, no kura jūs kā Facebook lietotājs taisat reklāmu, arī uzliks liegumu kaut kādu. Un tur tie potenciāli mīnusi ir priekš manis pietiekoši nopietni, lai šo ikdienā baigi nejokotos un nepārbaudītu tās robežas, jo man tomēr tas pie Facebook reklāmas platforma ir vajadzīgi, lai pelnītu naudiņu. Tagad mēs nonākam reklāmas grupas līmenī. Ja kampaņas līmenis ir tāds lielais ietvers, kurš bišķītiņi pasaka virzienu, tad adseta vai adgrupas līmenis ir tas, kurā mēs saliekam visu targetingu. Reklāmas adsetā mēs uzliekam, kur, kad, cik daudz cilvēki redzēs reklāmu. Un šeit kādos formātos, kuros placementos, vai tas būs Instagramā vai Facebookā.
Un tad visas reklāmas, ko mēs liksim iekšā šajā atsetā, strādās pēc šiem noteikumiem. Tas ir līdzīgi kā Google reklāmas grupās, kur, kad mēs uztaisam reklāmas grupu un viņai saliekam, teiksim, atslēgas vārdus kaut kādus un ieliekam viņā reklāmas, tad uz tiem atslēgas vārdiem, kas ir šajā grupā, rādīsies tikai tās reklāmas, kuras ir arī šajā pašā reklāmas grupā. Tad Facebookā ir ļoti līdzīgi. Adset name. Es turpinu ievērot to, kā es lieku kampaņas, bet šeit es jau likšu nosaukumā targetingu, un šeit es viņu nosaukšu 2026-03 LA. LA ir saīsinājums no lookalikes. Nākamais mēs izvēlamies konversijas mērķi. Manā gadījumā tas noteikti nebūs message destinations, ko viņš te defaultā ir ielicis, un tas nebūs arī website and calls. Tas būs website, jo es nevēlos, lai man kāds rakstītu WhatsAppā vai zvanītu, bet man der, ka cilvēki nonāk mājaslapā. Un performance goal es uzlikšu maximize number of landing page views. Šeit vēl ir maximize number of link clicks, maximize daily unique reach, maximize number of conversations, maximize number of impressions. Sākšu no apakšas, maximize number of impressions. Tas ir Facebooks mēģinās parādīt reklāmu, cik vien reizes iespējams atļautā budžeta ietvaros. Un te var gadīties tā, ka ir, teiksim, Facebooks atklāja, kad ir kaut kāds viens vai cilvēku grupa, kurai viņu rādīt ir vislētāk, un tad viņiem arī rādīs. Jūs dabūsiet iespējams ļoti daudz impresijas, bet arī liela frekvence. Liela frekvence nozīmē to, ka viens un tas pats cilvēks ir ļoti daudz reizes redzējis vienu un to pašu reklāmu. Vai to pašu reklāmas no viena un tā paša adseta. Un tas visbiežāk nebūs baigi vēlams. Maximize number of conversations ir tas, cik daudz cilvēku uzsāks sarunu ar Facebook lapu, kas man arī neinteresē. Maximize daily unique reach. Šis var būt interesants kaut kādām awareness kampaņām, tas var būt interesants politiskajām kampaņām, kur jūs ne tikai gribat tos landing page skatījumus, bet jūs gribat arī lai tiešām maksimāli daudz unikālie lietotāji redz to jūsu auditoriju reklāmu. Un kāpēc tas tā ir? Ja jūs optimizējat uz engagementu jebkādu, Facebooks optimizēs tā, un viņš rādīs pēc iespējas vairāk tiem cilvēkiem, kas visbiežāk klikšķina, laiko un vēl kaut ko. Kas nozīmē, ka, ja ne varbūt tās šausmīgi šauru, tas sašaurina to cilvēku loku, kas redzēs to reklāmu. Bet, piemēram, kad jūs strādājat ar politiku vai jūs gribat awareness jaunam produktam, jūs gribat aizsniegties aiz tās līnijas, kur jau ir tie jūsu superpotenciālie klienti, bet jūs gribat arī jaunus cilvēkus sasniegt. Kas ir ok, bet šajā gadījumā es gribu tomēr, lai man ir tas trafiks uz to mājaslapu. Un pēdējais, kurus vēl neesmu apskatījis, maximize number of link clicks. Gadījumā, ja jums vai situācijā, ja jums mājaslapā ir pikselis, ar kuru jūs attiecīgi varat redzēt tos landing page views, nekādā gadījumā neizmantojiet maximize number of link clicks. Šis ir palicis, ir kaut kādas situācijas, kur jūs nevarēsiet ielikt pikseli. Piemēram, jūs tirgojat biļetes uz pasākumu no kaut kādas platformas, uz kuru jūs no reklāmas vedīsiet, bet jums nav iespējas tur ielikt pikseli. Attiecīgi jums nebūs iespējas optimizēt uz lapas skatījumiem. Bet lielākoties šis ir standarta mērījums, kurš ir ticis izmantots jau daudz gadus atpakaļ, bet tas bija standarta rādītājs, kas tiek, vēl joprojām kaut kādās situācijās arī tiek, kad jūs dabūnat atskaiti no portāla, kur jūs par fiksētu naudu esat ielikuši reklāmu, viņi jums arī iedos parasti klikšķu atskaiti, cik tie klikšķi ir bijuši. Bet kopš ir šī te pikseļa opcija, un jums mājaslapā ir šis te pikselis, ir arī paši. Nevienmēr viss, ko Facebooks saka, ir balta tīra patiesība vai vislabākais tieši jums, nevis Facebookam, bet tā ir, ka, ja ir iespēja skatīties uz landing lapu skatījumiem, tad noteikti izmantojiet to, nevis maksimizēt klikšķu, linku klikšķus. Jo linku klikšķi var būt nejauši, un tad, piemēram, būs tādas situācijas, kad cilvēks noklikšķina, tad viņš pat nesagaida, kamēr tā lapa ielādējas vai atvers, viņš jau ir atpakaļ aizgājis, bet Facebooks ieskaitīs, un tad viņš, teiksim,
kur tas nejaušais klikšķis ir noticis. Candy Crushā tur iespējams kaut kur apakšā mazs banners ir bijis, kur visi netīšām nospiež. Un Facebook tāds, es te varu dabūt daudz klikšķus, es rādīšu viņu šeit. Bet tur būs daudz klikšķu, kur cilvēki vispār nav iepazinušies ar to, kas ir tas piedāvājums. Maximize number of landing page views. Ja ir iespēja, un tās ir jūsu izvēles, tad vienmēr ņemiet to nevis linku klikšķus. Attribution model. Standard, tie pa laikam mainās. Attribūcijas modelis ir tas, kā Facebook sev pieskaita notikušās konversijas, balstoties uz to, kad ir bijis reklāmas skatījums un vai klikšķis. Piemēram, cilvēks noklikšķina uz reklāmas un nopērk produktu. Un tad ir, cik ilgi pēc tā klikšķa Facebook sev skaitīs to, ka ir nopirkts produkts. Pirmajā dienā, skaidrs, viņš noklikšķināja uzreiz tajā pašā dienā nopirka. Pēc attribūcijā ir normāli, ka Facebook sev pieskaita šo pirkumu. Bet, ja paiet 2 mēneši, tad ļoti iespējams, ka Facebook klikšķis tur vairs nav bijis pie vainas, bet tur kāds cits ir bijis reklāmas kanāls vai kaut kāds cits iemesls, kāpēc tā reklāma ir notikusi. Par attribūcijas moduļiem varbūt ir jāuztaisa atsevišķs ieraksts, tur ir interesanti, kā uz to ir jāskatās, lai saprastu, no kurienes tad nāk tās konversijas, jo Google reklāmas mēģina sev pieskaitīt pirkumus, Facebook mēģina pieskaitīt sev tos pirkumus, vēl kaut kāda cita platforma mēģina pieskaitīt viņus sev, bet īstenībā cilvēks ir vienu reizi iespējams noklikšķinājis uz Facebook reklāmas, nākamajā dienā iegooglēs to produktu, jo izdomājis, ka tomēr pirks un tad nopirks. Google analītikā mēs redzam, ka ir atnācis pirkums no Google Ads, jo cilvēks tur noklikšķināja pirms pirkuma. Bet īstenībā viņš iepriekšējā dienā ir redzējis reklāmu Facebookā, kas vispār to pirmo soli izdarīja, bez kā nenotika tas vispārējais. Interesanti. Tātad, te mēs nākamais, ko izdaram, ir uzliekam dienas budžetu. Es viņu uzlikšu šobrīd 1 eiro, lai tā reklāma tur lēnām griežās, kamēr tās auditorijas salasās. Beigu datumu es nelikšu, tāpēc, ka šis var griezties manis pēc arī mūžīgi. Audience controls, included location Latvija, show more options, minimum age, exclude. Un šeit ir Facebooks ir ieslēdzis Advantage plus audience, kur viņš pat neļauj man izvēlēties dažas lietas, kuras tūlītās parādīsies. Switch to original audience options. Viņš uzreiz piedāvā staying current setup, apply values rules with Advantage plus on. Further limit the reach of your ads. Izklausās nenormāli ļauni un riebīgi, bet tas ir tieši tas, ko mēs darīsim. Facebooks ļoti negrib, lai mēs paši daram kaut kādas lietas. Un tagad šeit es varu izvēlēties custom auditorijas, kura es savā gadījumā ņemšu lookalike šos 1% no Latvijas, kas ir vislīdzīgākie cilvēki tiem, kas ir bijuši manā mājaslapā. Šobrīd te arī rādās estimated audience size below 1000 people, kas ir jo tā auditorija tikai būvējās. Viņi iespējams arī šodien neuzbūvēsies, tad šī kampaņa paliks aktīva viņā tajā audiencē, kad parādīsies cilvēki, tad arī tā reklāma sāks viņiem rādīties. Tā, languages es uzlikšu, ka man interesē tikai latviešu valodu, jo landing lapa ir latviski, reklāma būs latviski. Jā. Tātad mēs esam tikuši līdz tam, ka mēs esam izvēlējušies auditoriju, Latviju, vecumu es neņemšu, man interesē, tāpēc, ka man interesē šeit, lai gan es varētu, pieņemsim, ka man visdrīzāk, ka cilvēki, kas pieņem lēmumu par digitālā mārketinga pirkšanu, kā ārpakalpojumi nav jaunāki par 25 gadiem. Šeit komentārs. Kaut kur noteikti eksistē 20 gadnieks, kuram tiek uzticēts šis lēmums, bet vidēji, ja man ir jānoliek viens 20 gadnieks un viens 40 gadnieks, tad visdrīzāk ir lielāka iespēja, ka šis lēmums starp 40 gadniekiem šādu cilvēku īpatsvars, kas pieņem šādus lēmumus, ir lielāks. Attiecīgi, es savu eiro gribu likt vairāk uz 40 gadnieku nekā uz 20 gadnieku. Kas ir par ko padomāt? Tas, ka visās auditorijas grupās var būt jūsu klienti, nenozīmē, ka viņas visas ir vienādi vērtīgas tēmēt. Tā. Placements, es uzreiz šeit viņš piedāvā automātiski, es ņemu manual, jo kaut kādās situācijās es zinu, ka es negribu
lai manas reklāmas rādās kaut kādās noteiktās pozīcijās. Viens ir, es uzreiz gribu izņemt ārā Audience Network, jo tie ir banneri aplikācijās un vēl vis kaut kur citur, kur tie banneri rādās mazi, viņi ir kaitinoši pop-upi, kuriem ir nejaušie klikšķi, jo X ir ļoti maziņš, pa kuru ir grūti trāpīt un tam līdzīgi. Audience Network es negribu. Messenger placementi arī parasti ir maziņi. Es viņus negribu. Es gribu placementus, kas ir storijos, un es gribu placementus, kas ir feedā pa vidu un ir labi redzami un saprotami. Pagaidām tad mums paliek Facebook, Instagram un Thread. Feedos. Tātad šeit es gribu, bet ne visās pozīcijās. Facebook feed man interesē. Facebook profile feed es negribu. Facebook profile feed tas ir, ka ja cilvēks ieiet tajā manā Facebook lapā, no kuras vispār iet tās reklāmas, vai tur rādās tas pirmais posts ar šo te reklāmu, lai gan var palikt. Facebook Marketplace es ņemšu ārā, Facebook Right Column, tas ir uz kompja labajā malā, to es arī nevēlos, es ņemu ārā, Explore Home es arī nevēlos, Threads feedā ok, Facebook notifikācijās es arī negribu. Tad man paliek Facebook un Instagram feed placementi un Thread feeds. Story. Instagram story jā, Facebook story jā, Messenger story nē, Instagram reel nē, Instagram profilu reels nē, Facebook reels arī nē, vec status tur man nepiedāvā, Instagram reels nē, Facebook ads un Facebook reels arī nē, search results totāli nē, apps and sites, Audience Network es jau izņēmu ārā. Un tagad es esmu izdarījis tātad, ko es esmu izdarījis. Es esmu salicis placementi, lai ir pašļūksmi uz augšu. Tie placementi, kurus es vēlos. Šis man ir optional, man nav viņš obligāti jādara. Beneficiary. Es ierakstīšu jaunu nosaukumu. Tam ir jābūt automātiski, obligāti. Tā, Māris Antons LV. Tā, beneficiary es nelikšu. Ok, tātad tik tālu mēs esam. Latviešu valoda, vecums, Latvija, lookalike vizitoriem. Tik tālu viss laikam ir. Un tā, ka mēs nonākam uz reklāmas skata uz sekundi, tā, te man vajadzēs Māris Antons LV, Instagram account, use Facebook page, jo es neesmu salinkojis, jā, lai paliek, un use Facebook page, jo es arī neesmu salinkojis. Tagad man vajadzēs ad setup. Es bišķītiņa ielādēšu setup creative image ad. Next. Sekundi. Tā. Screenshot. Open. Tā, es uzliku ielādēt divus failus. Viņi ir par mazu. Tūlīt sāksies. Tā, kā reklāmas setups. Paskatīsimies, vai man sanāks ar to failu, kas tur ir. Tātad, kādas lapas ies Māris Antons LV. Instagram kontu. Ir tā, ka pēc reklāmas palaišanas ir iespējams labot šīs te kampaņas un reklāmas, un es visdrīzāk izdarīšu tā, ka es to Instagram kontu tomēr salinkošu un pielikšu, kad rādās no šī te, kad reklāma rādīsies Instagramā, lai nospiežot uz Instagramā tās profila bildes pie reklāmas, lai aiziet uz mani Instagram profilu, nevis tur parāda, ka šī reklāma iet no Facebook lapas, kas kaut kādā situācijā varbūt noderīgi, ka cilvēks tajā pašā Instagramā iespējams var uzrakstīt kaut kādu jautājumu, vēl kaut ko, viņam ir iespējas reaģēt uz to reklāmu bišķītiņu vairāk. Ad setup. Nākamais. Šeit es varu create ad, izmantot Creative Hub mockup, kur kaut kāda reklāma jau ir salikt.
vai izmantot existing postu, kur šeit tad es varu izvēlēties select postu, kaut kādu ierakstu, kurš ir jau publicēts Facebook lapā un viņu vienkārši reklamēt. Es taisīšu create ad, manual upload, man būs single image or video, man nebūs karusels, un man nebūs arī advantage kataloga reklāma, kur, teiksim, ja jums ir interneta veikals un produkti, tad jūs ņemt ļoti iespējams šo, jo tur tad automātiski rādīsies rindiņā produkti ar nosaukumiem, cenām un visu pārējo. Multi-advertiser ads, šo es ņem ārā, tāpēc, ka es negribu rādīties kopā ar citiem kaut kādos mazos placementos. Jā. Nākamais website URL. Man būs jānorāda, es paņemšu Māris Antons LV. Antons.lv. Digitālais mārketings uzņēmumiem, digitālais mārketings. Tātad šī būs man landing lapa. Display link. Viņš paņems automātiski domēnu mārisantons.lv, tāpēc man baigi nevajag. Setup creative, tātad image ad. Te viņš piedāvā kaut kādus brandingus un vēl kaut kādus site linki man arī nebūs. Es uzreiz likšu iekšā tātad square attēlu un šeit es replaceošu, es uztaisīju arī vertikālu formātu. Original, ok, tā lai arī rādās. Šis ir... Es nerekomendēju šādi darīt. Šis ir priekš šī te video ieraksta. Es uztaisīju bullet pointu listi ar 4 punktiem Google spreadsheetā, tajā pašā failā, kur ir tas bloga reports, uztaisīju jaunu šītu, kas būs arī šis te reklāmas bilde. Nākamais primary text, kurus neesmu izdomājis, digitālais mārketings maziem un vidējiem uzņēmumiem no 600 eiro, tā Alt-Shift Q mēnesī. Google meta kampaņu vadība plus citi risinājumi. Nē, es nospiedu kaut ko es negribēju. Headline. Digitālā mārketinga vadība. Learn more šeit paliks. Šeit es ielikšu 15 plus gadu pieredze. Es pret description laukiem gan izturos diezgan pavirši. Es viņus ļoti bieži nelieku vispār, jo mobilajos ir īpaši, kas ir lielākā daļa no tā, kur tās reklāmas redz, šie description lauki nekur nerādās. Tad labāk ir patērēt vairāk laiku uz primary tekstu uzrakstīšanu un uz headline uzrakstīšanu. Bet šis ir tāds ieskriešanās pirmajam grafikam. Pastieties, Facebooks ir jau taisa šādus skaistus mockupus ar... Labi, paldies, nē. Pēc manis arī bišķīt neizskatās. Next. Advantage plus creative enhancements. Es viņus visus pārsvarā slēdzu ārā, tāpēc, ka tas, ko viņi mēdz izdarīt, ir negaidīti slikti. Viņi maina tekstus, viņi maina pogu nosaukumus un citas lietas, kas kaut kādās situācijās ir ok, bet netiek iedota liste, kur var apstiprināt, ko mēs vēlamies atļaut un ko nevēlamies atļaut. Tādam pašdarbniekam kā man, tas pat kaut kādās situācijās var būt ok, bet ir sāpīgi skatīties, kur es zinu, ka zīmoli ir ieguldījuši ļoti lielus resursus un ikdienā iegulda savu zīmolu pieskatīšanā un krāsās un kontrolē, lai visur viss izskatītos viendabīgi un bez pārsteigumiem, un tad saliek Facebook kampaņas, kur atļauj šos te enhancementus, un tur parādās teksti ar kaut kādiem jocīgiem fontiem un krāsām paralēli un citas lietas, kas ļoti iedod tādu bieži, devalvē to zīmolu un liek viņam izskatīties lēti. Tātad, Creative es esmu sataisījis,
Šos es esmu izņēmis ārā. Primary teksts mums šeit tagad ir, headlines ir. Viņu arī šeit var rakstīt, tur, kur viņi parādījās, kurus viņus sarakstīja iepriekš, viņus var neaiztikt. Un sarakstīt šajā sadaļā, kur viņi ir tālāk zem reklāmas. Learn more. Tas paliks, creative testing man nebūs, languages nebūs, un šeit ir ļoti svarīgi, lai šis te tracking un website events un pareizais pixels jums rādās un ir ielikts šis te ķeks. Viņš Facebookam kampaņas taisot mēdz nebūt automātiski ielikts, kas ir diezgan drausmīgi, ja to pamana ar paralēliem budžetiem nedēļu, 2 vēlāk. Un tas ir kaut kādā ziņā arī riebīgi, jo Facebooks ar saviem AI-iem mēģinās iesmērēt pilnīgi neatbilstošus tekstus un bilžu uzlabojumus, bet šo ļoti svarīgo lietu neviens nesaka, ka vajag izdarīt. Un nākamais solis, ja jūs gribat kaut kad vēlāk saprast, no kurienes un kā nāk jūsu apmeklētāji, kā piemēram, es atvēršu šo te, tātad šeit ir šis te fails, kurā ir mana bloga statistika, ko es esmu nošērojis. Te ir Google Analytics, viss kaut kāds kopējais apmeklētāju skaits. Tur bija salūzis gan vecais bloks, gan analītika, gan viss kaut kas, tāpēc tur ir jocīgi caurumi, novembris, decembris un vēl kaut kas. Bet šeit ir šāds te Google Analytikas tabula, kura rāda, no kāda source un medium ir atnākuši apmeklētāji, kur pirmajā vietā ir dati ir pa mēnešiem. Tātad šis te, kur 69 šobrīd ir marts, tas ir līdz šim šodienai, cik ir bijuši apmeklētāji no Direct None kanāla. Es palikšu šādi. Un te ir tātad jūs redzat LinkedIn, Google Organic. Tajā brīdī, kad Google kampaņa sāks strādāt, būs Google/CPC rādīsies. Te jūs redzat tos source un medium. Source ir no kurienes tas cilvēks ir atnācis. Piemēram, tur var būt Facebook, tur var būt Google, tur var būt e-klase, tur var būt Delfi. Un medium daļa tajā ir, kas ir bijis tas kanāls vai veids, kā viņš ir atnācis. Tāpēc Google Organic ir Google/Organic ir Google organiskie meklējumi, kur kāds ir kaut ko meklējis un bezmaksas rezultātos, neapmaksātajos rezultātos ir bijis links, uz kuru cilvēks ir noklikšķinājis. Tad, kad būs Google Ads, tur būs Google CPC, kas ir saīsinājums no cost per click, CPC. Un tad jūs te redzat visādas Facebook. Tur ir mobila aplikācija, mobilā lapa, Facebook L, Facebook LM, Facebook. Tur iespējams, ka Facebooks pats nezina, kurš ko nozīmē. Un šos te, tas pieliekās daudzos gadījumos automātiski, bet to var nokontrolēt. Un tad, ja es vēlos, lai man no šejienes, no šīs te kampaņas atnākušos, es redzētu atsevišķi, es uztaisīšu URL šos te UTM parametrus, kas pieliksies klāt šai reklāmai. Source šajā gadījumā man būs Facebook, un visām Facebook reklāmas kampaņām es vienmēr lieku medium paid social. Un kampaņas nosaukumu es ielieku, lai Facebooks ieliek kampaņas nosaukumu. Bet viņu var ierakstīt arī ar roku, vienkārši paņemt tieši tāpatās, kā es ierakstīju paid social, var ierakstīt 2026.03 traffic, tas izdarīs šajā gadījumā to pašu, bet nu labi, lai paliek campaign name, ko viņš paņems dinamiski no šī te kampaņas nosaukuma, kas man ir Facebookā. Un tas, ko jūs šeit redzat, ir tagad šeit ir pielikti tie UTM tagi, kā viņš izskatīsies. Un tad, kad cilvēks klikšķinās uz šīs te linka Facebookā, viņam būs, kuras augstāk esmu norādījis, kur šī te landing lapa, šeit website URL, viņam galā pieliksies šis te vienmēr, kas Google'am pateiks, ka šis cilvēks ir atnācis no Facebooka, source ir Facebook šim apmeklētājam, mēdījis ir paid social, un kampaņas nosaukums ir kampaņas nosaukums, kas šajā gadījumā būs 2026.03 traffic. Kas man ļaus tad, kad es vēlēšos kaut kādu laiku vēlāk, vai nu šajā tabulā vai pašā Google Analytics ieiet, jo šie dati nāk no Google Analytics, te nekas uz vietas nav, netiek uz vietas šajā failā izdomāts, tie vienkārši ir dati, kas tiek no visurienes ievilkti. Es gribējuši redzēt, cik ir, ja Facebooks man teiks, ka ir bijuši 10 lapu skatījumi, es varēšu aiziet uz Google Analytics un pārbaudīt, vai tie dati sakrīt plus mīnus ar Facebook pixeli vai nē. Un tas ar landing lapu skatījumiem
var noderēt, jo tad jūs varat pārbaudīt un saprast, varbūt tās kaut kur kādā pikselī vai analītikas pusē kaut kas varbūt ir saplīsis. Un otrs ir tad, ja jūs jau sākat mērīt pirkumus un Facebook jums rāda, ka te ir bijuši, 100 pirkumi. Marta mēnesī caur pikseli mēs redzam, ka pateicoties reklāmai, bet Google analītika jums rāda, ka tur ir bijuši tikai 3. Jūs varat sākt domāt, vai Facebook rāda kaut kādiem cilvēkiem, kas tik un tā pie jums katru nedēļu iepērkās, un jums ir jātaisa iespējams Facebook reklāmai kaut kāds exclusion, jo tās auditorijas, ko es ieliku šeit, adseta līmenī, šeit, kur ir lookalikes, es varu taisīt arī exclusions, un, piemēram, es šajā gadījumā varu uztaisīt, ka tas, ko jūs tagad redzat teorijā, ka es būšu uztaisījis kampaņu, kas ir uz tiem līdzīgiem cilvēkiem, bet es esmu uztaisījis exclude tiem, kas ir bijuši. Attiecīgi, reklāma rādīsies tikai tiem cilvēkiem, kas ir līdzīgi, bet neparādīsies tiem, kas ir bijuši mājaslapā. Cik tālu Facebook pixels to zina. Ja cilvēks noraida kukijus un atnāk, tad viņam iespējams turpinās rādīties, jo Facebook pixelam nebūs datu par to, ka viņš ir bijis. Šoreiz ņemšu ārā, nav tik būtiski, bet var izmantot exclusion, lai rādītu reklāmas tiešām tikai jauniem potenciāliem klientiem. New Traffic Ad, es viņai iedošu nosaukumu veiksmīgs digitālais mārketings list. Atkal šādā pašdarbības kampaņā, kur ir viens adsets un viena reklāma, tie nosaukumi nav tik svarīgi, bet tad, kad jums jau ir reklāmas un kampaņas, kur ir iekšā daudz adseti un dažādas reklāmas, jūs testējat un jūs viņus gribēsiet eksportēt, un tad pēc nosaukumiem saprast, kura reklāma kā ir performējusi, gan pēc klišķiem, gan pēc konversijām, tie nosaukumi var izrādīties ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc tas, kā jūs saucat arī tas, ko es izdarīju šeit pie UTM taga, es zinu, ka es vienmēr visiem klientiem, ja vien nav kaut kāda klienta līmenī jau atsevišķi lūgums vai viņiem pašiem savu hierarhiju, kā viņi sauc linkus un UTM tagus, es viņus vienmēr lieku šādi, lai es vienmēr varu atrast un skaidri zināt, kas ir pateicoties manām kampaņām un kas nav. Un tagad, kad mēs tik tālu esam tikuši, es spiežu publish, un Facebook šo te kampaņu nopublicē. Un paiet kaut kāds brīdis, un viņš saka, ka multiple items published, viena kampaņa, viens adsets un viena reklāma. Tagad rādās processing, tad viņš ir vienā brīdī in review, un tad nākamais, kas parādās, manuprāt, ir learning, kas nozīmē, ka reklāma ir aizgājis, un Facebook sāk mācīties un saprast, kā cilvēki uz to reklāmu reaģē. Šī kampaņa netērēs vairāk par vai reklāmu, vai precīzāk būtu adsets, netērēs vairāk par 1 eiro dienā. Viņš ir tagad uztaisīts. Un nākamais solis visgrūtāk ir sataisīt, vai vislaikietilpīgāk ir sataisīt to pirmo kampaņu. Tad, kad tas ir izdarīts, ļoti ērti ir taisīt, piemēram, es gribu tagad ir uz lookalikeiem kampaņu, un es gribu uztaisīt uz retargetingu, uz tiem, kas ir bijuši. Es spiežu duplicate, izņemu ārā visus ķekšus, kas ir kaut kādas Facebook rekomendācijas, nospiežu continue, kopēt oriģinālajā kampaņā, man vajag vienu adsetu. Es nospiežu duplicate, un Facebook viņu uzģenerē. Tagad ir, te galā mēs redzam, ka adsetam ir pielikts kopija, es uzreiz nomainīšu, un man būs šeit, piemēram, retarget, lai es zinu pēc nosaukuma. Reklāmas līmenī man nekas nav jāmaina, jo reklāma paliks tieši tā pati. Retargetingā, kad kādreiz jūs gribēsiet droši vien tur ielikt kaut kādu papildus informāciju, jo jūs jau zināt, ka tie ir cilvēki, kas pie jums ir bijuši, varbūt pamainīt to reklāmu. Var arī nemainīt un laist vienkārši, lai viņiem vairāk atgādinātu. Un tad šeit šajā duplicētajā kampaņā es vienkārši nomainīšu, es pielikšu klāt, ka man interesē vizitori, un es izņemšu ārā šo te lookalike auditoriju, izņemšu ārā arī ķekši, kas ir ļauj Facebookam ņemt plašāku šo auditoriju, un tagad būtībā, ja es nospiežu publish, man ir vēl viens adsets, bet šis jau ir uz retargetinga auditoriju. Un tādā veidā tas ir arī, var taisīt arī AB testus, vienkārši testēt un palaist.
nezinu, kādam ienāk prātā, varbūt tās, ka man ir jāpamēģina pēc interesēm notēmēt demografikas, teiksim, es ierakstīšu šeit mārketinga interese. Es gribu notestēt, kā ir tēmēt šādus cilvēkus. Tad es izņemšu ārā custom auditoriju vizitors. Man tātad ir šie cilvēki, kas ir ar interesi mārketingā. Paskatīsimies, Latvijā viņi ir 241 līdz 283 tūkstoši. Ļoti plaši. Pilnīgi noteikti lielākā daļa no viņiem nav ieinteresēti. Vai mani potenciāli klienti. Latvijā nav tik daudz uzņēmumu. Bet tas iespējams ir labāk nekā netēmēt pilnīgi neko, jo kopā Latvijā ir ap 1 miljonu, man šķiet, vai bišķi vairāk, pastīsimies. Latvijā šobrīd Facebooks rāda, ka es šādi varu sasniegt 918 tūkstoši līdz 1,1 miljonus cilvēkus. Ja es paņemu to marketinga interesi, tad noteikti es nonāku tuvāk un precīzāk tā auditorijai, kas man interesē. Un tur iespējams var pielikt vēl kaut kādus nosacījumus, kā viņus precīzāk notēmēt. Bet šoreiz es šo te nedarīšu visu, aiztaisīšu ciet, nospiedīšu discard drafts, melnraksts pazūd, un mēs paliekam pie tā, ka šeit ir vēl joprojām tikai šis te viens adsets, kurš ir jau rādās learning, tātad attiecīgi šodien viņš aizies, paņemsim this month. Viņam nav nekāda dati, nekas nav bijis, protams, jo kampaņa tikai tikko ir aizgājusi, bet reklāmas kampaņa ir salikta. Tiklīdz šeit parādīsies kaut kādi pirmie iztērētie centi, es šajā te metrikas failā pielikšu klāt Facebook reklāmas izdevumus un rezultātus visdrīzāk šeit zem YouTube, vai arī īstenībā nē, es likšu viņus te augstāk virs šiem te Google Analytics datiem, kur tad arī katru dienu refrešosies, cik ir iztērēts, cik ir bijuši klikšķi un cik ir bijuši landing lapu skatījumi. Es ceru, ka šis noderēs. Ja ir kaut kādi jautājumi, tad, protams, kā vienmēr rakstiet komentāros. Un lai veicās. Ja kas jā, tad dodiet ziņu. Čau!